В Латвии зарегистрировано более 3200 птицеводческих хозяйств. Одно из них находится в районе Сигулды, где хозяйничает Лаура. Она рассказывает, что начатое с неполных 20 кур дело за 8 лет выросло до более чем 600 птиц, большинство из которых – куры-несушки. Tas ir dienā līdz tām pašām 350 olām. Gada griezumā sanāk 120 kaut kādi 5000 olas. Tiekam galā ar to daudzumu. Яйца хозяйства Пакалны в основном продаются на местных рынках и в небольшом количестве в торговых сетях. В то же время крупнейший производитель яиц Латвии Балтикова способен производить до 3 миллионов яиц в день, из которых около 70% на экспорт. Galvenie eksporta tirgi mums, protams, ir tepat gan Baltija, mēs Lietuvu, Igauniju apgādājam, gan arī Poliju. Ļoti nozīmīgs tirgus ir Čehija, bet olas jau šķidrā veidā varītā mēs vedam gan uz Vāciju, gan uz Skandināviju un pat līdz Jaunzēlandei. Un brauc saldātā veidā, tas ir vairāk kā 20 valstis. По мере роста спроса крупнейшие игроки рынка заключают договоры с более мелкими региональными хозяйствами. Например, Балтикова сотрудничает с Limbažu putnu ферма, где куры содержатся в свободных условиях и производят до 25 тысяч яиц в день. Mēs nopērkam visus olas pirmkārt. Mēs savukārt šeit Limbažiem piedāvājam jaunputnus un barību. Dalamies arī savās veterinārajās zināšanās, palīdzam viens otram. Un tādā veidā, man liekas, ieguvēji ir visi un galvenokārt Latvija. Объемы экспорта яиц в денежном выражении продолжают расти. Если в 2021 году они составляли чуть более 26 миллионов евро, то в прошлом году превысили 85 миллионов. Uzņēmēji investējot, 5-10 gadu laikā, Latvija ir spējīga kļūt par līderi Ziemeļa Eiropā. Primārā ražošanā jau šobrīd Latvija ir līderis, bet kopā ar visām nodrošināšajām infrastruktūru būtu tad pilnībā pabeigts šis izrāvienu posms. Un visas prognozes liecina par to, ka olu patēriņš pasaulē tuvākajā laikā pieaugs. Un ir tāds prognozes, ka līdz 30 gadam arī par 30% pieaugs pasaulē olu patēriņš. Nozarei ir kur augt. Еще одна тенденция – рост спроса на яйца от кур, содержащихся в свободных условиях и вне клеток. Es tikai zinu, ka manējās numur viens vienmēr ir pieprasītas un vienmēr grib vairāk nekā man ir. Līdz ar to par tiem sprostiem viņi arī pāriet. Jo, cik es sapratu, arī Eiropas likumdošana to paredz, kad nepateikšu, kurā gadā, bet ir jābūt no sprostiem ārā, tad visi iet lēnām vērā uz kūtu. Šobrīd jau mēs esam sasnieguši, ieguldot vairāk kā 150 miljonu eiro, jau sasnieguši 50%, kas ir ārpus sprosta apstākļos, un pie tā neapstāsimies. Un ir ceru, ka tuvāko 3-4 gadu laikā mēs arī pilnībā pāriesim uz otrā numura un pirmā numura olu ražošanu. Также и другие предприятия отрасли, включая Alūksnes putnu ферма, планируют в ближайшие годы полностью отказаться от клеток. Между тем, общий объем остается высоким. В прошлом году в Латвии было произведено более 960 миллионов яиц, а в период Пасхи спрос может временно вырасти в несколько раз. Эмилия Гаспарян, Микс Кунцевич, Давидс Евинч, ЛСМ.